Tā, pieslēdzamies pie interesanta materiāla, kuru skatoties es pats biju pārsteigts. Ko mēs redzam? Baiba Braža, temperants, Astarots, cilvēciskā forma. Un šeit, kas ir interesanti, kad vispār Astarots ir melnais Teskatlipoka. Tas ir otrā lorda ģēnijs, kas diezgan kareivīgs ir, teikšu tā, nepielūdzams. Un tagad apskatīsimies. Šeit jūs redzat 26. Sabnuks, Čenčvīl, 8 Akbal, tas ir 26. novembris, kad Baiba bija Ukrainā. Ukrainas vizītē viņi tikās ar Ukrainas ārlietu ministru. Lūk, šeit Feneh, kur imperators iet 2 kabani, viņa tikās ar NATO ģenerālsekretāru Roti. Nu, šeit iet ārā no Baibas kastītes izlaiž ārā 8 ar Lucifera zīmogu. Nu, tur man nekas nav jāskaidro. Bet īpaši nozīmīgi tikšanās Briselē ar NATO ģenerālsekretāru neatzīmējās. Toties, kā atzīmējās brauciens uz Ukrainu, skatieties. Viņa nolasa Stolasu, 1 kip. Stolas atrodas Svētē, un viņš ir Svētas ģēnijs, un tāpēc šī te kārts viņa ir apgrieztā imperatoriene. Imperatoriene, bet ir kā apgriezta, kā lai to pasaka, ar tādām, varētu teikt, opozīcijas funkcijām. Tas ir apgrieztā imperatoriene īsti nav par šo te sievietes lomu, bet drusciņ par citu tādu lomu, kurā var sieviete atrasties. Ziniet, ar scepteri rokās, tāda ķeizeriene. Lūk, un skatieties, Stolas atrodas šeit, World, pasauli, 1 lamat. 1 lamat arī par naudu atbild. Lamat, tā ir zelta enerģija. Zīmogs pasauli, tad par naudu, kas cirkulē pasaulē, un apskatieties. Tieši atrodas Stolas 24. vārtos, kas ir pretī. Es varbūt uzlikšu, lai jums matrica ir redzama plašāk. Uzlikšu full screen. Tātad Stolas atrodas 24. vārtos, kas ir tieši tie vārti, kuri atverās Ukrainas vizītes laikā. Vēl vairāk. Viņa it kā tikās ar Ukrainas ārlietu ministru, bet kādas sinastrijas ar Zeļenski. Skatieties, Zeļenskim tanī pašā dienā viņš nolasa Saleus. Un Saleus viņu noliek tanī pašā dienā pretī šeit. Tur, kur Baibu noliek Stolas, praktiski viņa brauca kārtot ar Zelenski lietas. Tikšanās ar ārlietu ministru, tā bija širma. Un tagad skatieties, Zelenskis atver Sitrī, 10 kip. Izvēle, Lovers ir par izvēli, ne tikai par mīļākajiem, bet arī par izvēli. Un 10. atslēgā tas ir tas, kas atverās Baibai, kad Zelenska vārti viņai atver izvēli, kam kalpot, kādiem spēkiem. Gaismai, tumsai, 10 kip atverās. Kip ir arī šeit, saprotiet, ko viņa nolasa. Nu, un saprotams, uz ko tas varētu norādīt. Pie tam skatieties, Zelenskis šeit iet, varētu teikt, tādā kā pakļautā lomā. Viņam nav teikšanas tiesības nekādas, iebilšanas tiesības. Jo noliekot, kad viņi noliek uz Saleusu, tad viņu arī noliek, kā saka, pretī Baiba viņu noliek uz šo te dienu, kur ir Sitrī, uz 17. vārtiem. Pretī sev, pretī savam čovakam, pretī sev.
Tātad viņa ir tā, kas atbrauc pastāstīt zeļam, kāda ir situācija un kāda ir noteikumi un kā ir jārīkojās. Viņa kā imperatoriene nostājās šeit un tieši šī dienā nodod vēstījumu, kā zeļam ir jāturpina rīkoties. Praktiski tā kā skolotāja attiecībā pret bērnu. Viņš varbūt atrodas savā ziņā imperatora lomā ar Saleus nolasot, bet šeit pretī ir pārmaiņas. Sabnuks nes Čaņģvīlu, 8 atbalu. Tātad Baiba būtībā iespējams augstāka ranga ierēdņu uzdevumā nodeva Zelenskim vēstījumu par to, ko vajag darīt. Un, ja man jāsaka tā, tad tas vēstījums mūn, tas vēstījums, ko Zelenskim vajag darīt, viņš ir ar zīmogu mūn. Tātad tāds, kuru jāslēp ir no cilvēkiem. Tāds, kurš nav jāafišē. Varbūt turpināt karu un par katru cenu, lai vēl vairāk ukraiņu iet bojā. Galvenais jau saglabāt šeit savu imperatoru pozīciju. Kaut arī viņš neko īpaši, kā saka, iebilst nevar Baibai. Viņa šeit ir noteikuma diktētāja, par ko man, protams, prieks. Jo, redziet, viņa stolas 36. Viņa stolasu ieliek nostājoties uz 12 Ahau. Uz Ahau viņa var nostāties, jo Ahau viņa ir spēcīgs 6. atslēgā ar arkānu nāvi, nostājoties uz Ahau un ieliekot šeit Zeļenska diapazonā 3. atslēgā. 3. atslēgā Kimi Hierofants funkcionē kā skolotājs viņa. 3. atslēgā zīmogs pasauli, tātad nodot pasaules vareno komandas. Nu, un tas, kad viņa pati no tā kaut ko arī var dabūt, liecina tas, kad Zeļenskis Saleusu, ko nolasa, savu brūkošo torni. Saleus iet Baibai 10. atslēgā ar imperatoru saistīts. Nodot kaut ko varai, kas stāvēs Baibas, nostājoties šeit uz 4 Kimi, 4 nāvi materiālajā atslēgā. Nu, praktiski traki viņam lietas ir. Un, ja man jāsaka uzreiz tā, tad koruptīvais skandāls un viss, un zelta podi, skatieties, Baiba Braže, viņai ir principiāls cilvēks tomēr. Viņai 4. atslēgā ir kardinālais vērsis un spēks, un Ecna vispār ir ļoti principiāla enerģija, kas neņems, varu teikt tā, ka tur ir vai nu jāņem nauda no gandrīz vai no bērnu tirzniecības, San ar Kimiju, vai vispār nav jāpieskarās nolādētajam resursam. Jo Ecnab ir ļoti principiāla zīme. Un es neesmu neko, kā saka, redzējis, un tulkoties ir dažas lietas, kas ir tulkoties dažādi, pie tam Ecnab zīme var melns un balts kardināli pretēji tulkoties. Tā kā es šeit neko neteikšu, iespējams, Baiba vienkārši nodod instrukcijas no tiem, kas naudas schēmās, koruptīvajās schēmās ir iesaistīti daudz augstākā līmenī. Atšķirībā no Kajas Kallasas, kura praktiski, aiz kuras arī ir spēki, bet kura bļaustās un visādas nejaucības runā un kurina naidu, Baiba Braže pilda tādas vēstnieka funkcijas.
kas iespējams savieno NATO un es vadību ar Zelenski. Un tieši tāpēc viņai arī vajadzēja doties uz turieni tagad, kad miera sarunu priekšvakarā par kaut ko pabrīdināt Ukrainas diktatoru. Un šeit mēs skatāmies viņas attiecības ar ārlietu ministru, kā tas ir. Baiba nolasa Ik-enerģiju. Ik-enerģija, šeit ir tā tikšanās diena, Akbal. Šeit, un Ik-enerģija viņa liek iet uz Luciferu, uz 8. atslēgu Lucifers. Tātad šī vilnī viņa tiek nolikta uz Luciferu, un viņai jāpilda visai nepatīkama loma izskatās. Par Ukrainas ārlietu ministru varu pateikt tā, ka praktiski viņam aiz muguras ir ietekmīga sieviete, kas komandē viņu vīrietim ar zīmogu Empress. Vienmēr ir kāda karaliene ēnā. Praktiski viņš ir zem tupeles cilvēks. Kaut arī izskatās tāds pamatīgs kungs, īstenībā tā nemaz nav. Čuvena enerģija tieši tāpat kā Zelenskim. Zelenskis viņam ir uzticējis varu, zinām apsvērumu dēļ, kas ir šeit diezgan skaidri redzami, ja mēs salīdzinām Zelenska 72. vārti, ko ver vaļā Zelenskis ministram. Redziet, viņš viņam atver 5 kibča allocērs, kas nes zīmogu uzvaras rati, saprotiet. Spēku, varu. Ministrs savukārt Ronove, 27. Sibiha, uz 6 čuveni atrodas 47. vārtos. Pateikšu tā, ka, ja mēs šeit skatāmies, Zelenskim atrod, kā saka, izvēles iespējas, tad varu pateikt, ka viņš vēl var likt Zelenskim piedāvājumu priekšā, varbūt pārmesties. Saprotiet, viņš pats sapnuks, ja būs kaut kādas briesmas reālas viņa dzīvībai. Viņš noteikti pārmetīsies. Sibiha. Jo Ronove ir 9. lorda bērns, kas pagriezīsies tā, kā vajag, ja būs kaut kas. 67. Kavak, Dēd. Būtībā sadarbība ar Zelenski, šie te uzvaras rati, skatieties uzvaras rati šeit, viņu var ievest nāvē. Gala rezultāts nāvēm, dūzies viņu ievet nāvē. Un, lai no nāves izbēgtu, viņš nodos visus un katru. Tā kā. Redziet, kas vēl viena lieta Sibiha. Sibiha komunikācijā ar Kallasu atrodas šādā veidā, kad 66. Kallasas diapazonā iet uz 5 ik uz Luciferu, un Sibiha nostājas uz 12 imišu uz Moraha. Kallasa tur pamatīgāk daudz ir sasmērējusies. Tāpēc, ka ir viena tāda lieta, kad Sibiha atver Kallasas diapazonā Malbhas ar mēnesi. Mēs zinām, ka mēnesis ir par kaut ko slēptu, nejauku. 11 maņi par slēptām nejaucībām. Malbhas ir Trumps. Tātad Trumpa administrācija var atvērt šīs slēptās nejaucības, kas saista Ukrainas ārlietu ministru ar Kallasu. Pati Kallasa ir Ukrainas ārlietu, ir sūtījis Kallasu. Kallasa jau pati neko nespriež un nepieņem lēmumus. Furkasu viņa atver ar 70. vārtiem.
Hierofantu atver skolotāju Furkasu. Un apstīsimies, kas šī laikā nolasa Furkasu, kas izmanto Furkasu šai vilnī. Furkasu šai vilnī izmanto, Ursula von Leyena ar Agaresu. Ursula von Leyena, Eiropas fīrers, Hitlers brunčos, izmanto Furkasu. Tātad Lejenas direktīvas tiek nodotas Ukrainas ārlietu ministram, un kur atrodas, kā saka, Agares, bye, Agares atrodas Stārs 13 Kimi. Autoritāte, redziet, autoritāte un motivators. Jā. Un arī Valaks, kas ir Kais Kalasas, šeit dīvaini, kuram ir skolotājs. Ja Baiba ir skolotāja Kajai, tad viņa ir slikti skolotāja, kas vismaz runāt būtu iemācījusi pamatus. Baiba ir izglītota sieviete, ko tad viņa, būdama Kajai skolotāja, nevarēja iemācīt izteikties. Un skatāmies šeit vēl vienu tādu interesantu aspektu, kad Kajai Kalasai saprotams, tur, kur Kajai Kalasai Agares arī atrodas jūs ko ar virspriesterieni, ar 13 oku pilnīgā uzticība, saprotiet, pilnīgā uzticība un pakļautība. Tur pat nav vārdu. Tā kā varētu teikt, kā sarksuns Ursulas von Leyenas. Tāds wow, tikai komandu atdod. Un skatieties, ko mēs redzam, kāda saistība, kāds prieks, skatieties, kā šeit visi sasieti. Tur, kur ir vārti, kuros atrodas Ursula von Leyena, Kalasas kastītē, tur pretī ir Baiba, Braže, Astarots, kas gan cits 7. atslēga Astarots. Baiba ir 7. atslēga un Astarots ir viņas čuvaks. Un šeit ir Kaja Kalas ar Valaku, Sibiha, caur viņu viss tas iet. Viņš ir tas, kuram sievietes atdod komandas, kuras ir domātas Zelenskim. Viņš ar visām šīm dāmām tiekās. Un, protams, Kaja Kalasa arī, protams, viņu apciemo tāpat kā Braža izšķirīgos momentos, bet tagad ir tik izšķirīgs moments, kad ir jāsūta kāds gudrāks par vaukšķi. Ko mēs vēl šeit varam pateikt? Es tā arī nevaru izdarīt viennozīmīgus secinājumus par to, vai Baiba ir iesaistīta milzīgās koruptīvās schēmās. Es kāpēc esmu pārliecināts, ka viņai ir status un resursi pietiekoši, lai viņa negrābtu naudu no asiņainas miskastes. Bet spēkiem, kas grib iznīcināt savstarpējā karā Krievus maksimāli vairāk, cik vien iespējams, neskatoties uz to, ka daļa no viņiem sauc sevi par ukraiņiem, šiem spēkiem viņi kalpo principiāli. Un jāskatās vēl, šeit man ieinteresēja, vēl mēs varam apskatīties šādā veidā, kad, ziniet, kā saka, kā līdz tam nonācis. Apstīsimies, kur Zelenskis, starp citu, šī sadarbība, kā saka, var novest un kas viņu sagaida. Viņa atver Zelenskim Sitrī Zelenskim tālāk ver Amonu, kas ir 13 čuveni un ar nāvi saistīts. Vispār vāks fīreram, vāks. Nevajadzēja Dievu sadusmot. Dievs ar viņu, kad tur izpilda rīkojumus, karu uzturēt. Zelenskim ir aspekti, kas norāda, kad pārmaiņu rats, 67. Kimi Valak, Hierofants, 3 Kimi. Tālāk ir
62. Īmišs, jaunās pasaules kārtības veidotāja 11 īmišs, melnā pasaule. Tālāk 57. Sols, Allocers ar torni Kību. Par bērnu tirdzniecību viņš laikam tomēr nezina. Bet arī tas nāks gaismā, tur ir iesaistītas personas. Visā šī schēmā. Jūs taču nedomājat, kad vajag, apstīsimies to Baibas ciklus, kad vajag tur bērnus dabūt no Krievijas ārā, saprotams, tos bērnus, kuriem ir vecāki un kuriem ir atkal redzēties vajag ar savu tēti un mammu, tos bez nekādām runām Krievija izdos. Bet bērnus, kuriem vecāki ir nogalināti priekš kam? Lai adrenohroma ražošanai vajadzīgi šie bērni. Drīz nāks gaismā, briesmīgas lietas. Tātad Baiba 23. gads, līdz kuram vilksim. Ok, velkam šeit. Tātad pirmais dzīves cikls, saprotams, kā saka, šeit piedzimšana, šeit jaunība, hišlovers, iemīlējušies viņā, daudzi bija. Šeit Maņik 92. gads, lomas izvēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanās. Bijusī komjauniete ļoti ātri tika Tautas frontes izveidoto partiju Saulīte. Precīzāk būtu Tautas fronte tika izveidota, lai nomaskētu tautai to, kas īstenībā vada visu atmodu. Kas ir noticis, kas ir pārdots. Šeit Ahau melnajā caurumā 2005. gads. Šeit jau ir, kā saka, nākamais šī ciklā kāpiens pa karjeras kāpnēm, nostiprināšanās 2002. Justice, juridiskā izglītība apstiprināta augstākajā līmenī 2005. Tur, kur pašai jāpieņem jau lēmumi, postenis. Lūk, šeit 2018. šī ciklā viņa kļūst par apgriezto imperatoriju, teiksim tā. Viņai tiek tas cepteris iedots. No 12. līdz 24. gadam šeit šis cikls. Ja man jāskatās, tad, kad sākās Covid, 20. gadi, es domāju, Baiba visu zināja, kas īstenībā notiek aiz scēnas, hierofanta meni. Viņi nevarēja nezināt, kas patiesībā tie par procesiem. Un zināja, bet izvēlējās būt tās varas pusē, kas griež cilvēkus tā kā zāli pļauj. Lūk, tas arī viss, lai jūs nebrīnītos, kāpēc Baiba ir ārlietu ministre. Varu pateikt to, ka viņas ģēniju cikla pārvaldnieks ir Belets. Belets ir ģēnijs, kurš pārvalda dienu, kad otrais tika pasludināta Latvijas neatkarība. 1990. gada 4. maijs. Lūk tā.